esam mazliet paklausījušies par to, kā darbojas mašīnu tulkošana, un tagad mēs redzam, kāpēc datiem ir tik liela nozīme statistiskajām mašīnu tulkošanas sistēmām. Vienkārši ir tā, ka mašīnu tulkošanas sistēmas mācās no pieejamiem datiem, un tāpēc dati ir nepieciešams daudz, bet jautājums ir tāds, kas ir dati un kādus datus mēs mēģinām meklēt un kas ir tas būtiskais. Nu, pirmkārt, ELRC mēs meklējam datus visās Eiropas Savienības valodās un CEF iesaistītajās valstīs. Principā mēs meklējam jebko, kas ir pieejams kā dati. Tad viss noder šim mērķim. Bet mums ir jāsaprot, kas tas ir. Mums ir nepieciešams saprast, kā tiek radīti valodas resursi, kā mēs veidojam valodas resursus, kurus iespējams izmantot tulkošanas sistēmās. Es vēlos jums noturēt šo prezentāciju, lai to izgaismotu. Tātad, pirmkārt, kas ir dati mašīnu tulkošanas kontekstā? Tas ir principā jebkas, kas satur vārdus. Protams, mēs dodam priekšroku teikumiem, pat teikumiem, kas ir izteikti vai pieejami dažādās valodās, kā var atrast ziņojumos, runās, no ministrijām, no jūs pārstāvētajām organizācijām, pat tīmekļa vietņu saturi, brošūru, teksts. Vienkārši kaut vai, teiksim, paskatīšanās internetā, kas jau ir pieejams un kas jau ir atrodams. Un, protams, atrodami ir neskaitāmi dokumenti, bet tāda iekšējā informācija, kur jūs izmantojat ikdienas komunikācijā vai ikdienas lietišķajā darbā, lietišķajā dzīvē, ir tieši tas, kas ir nepieciešams, un tie ir tie 90% datu, kurus ir iespējams iebarot tajā CEF.at. Taču mums ir nepieciešami ne tikai dati, teiksim, runas un ziņojumu. Daudzos gadījumos mums ir nepieciešams ir tas, ko mans kolēģis Halid Čukrī sauc par vārdu tarbu, teiksim, tā vārdu maisu. Mums ir nepieciešams specifiskā leksika, teiksim, medicīniskā, vai jūsu gadījumā tas, kas attiecas uz jūsu dzīvi, ikdienas lietišķo dzīvi, kas jums ir nepieciešams, kādus vārdus jūs izmantojat. Un šajā gadījumā tie būtu jebkādi vārdi, kas veido izpratni par konkrēto lietu. Es jau pieminēju iepriekš attiecībā uz datiem. Protams, tulkojumi ir laba lieta, taču ar tiem saistītas arī dažādas problēmas. Ne jau mums, bet mašīna tulkošanas sistēmai ir sarežģīti tos izmantot, lai izveidotu nākotnes tulkojumus. Paskatīsimies uz grāmatu, kur redzat slaidā. Šeit ir grāmatas nosaukums angļu valodā un franču valodā. Tehniskajā ziņā mums ir nepieciešami, tā teikt, savietoti tulkojumi. Respektīvi, tas nozīmē to, ka viena vienība atbilstu otrai vienībai, avota valodas vienība atbilstu mērķa valodas vienībai. Piemēram, šeit jūs redzat kādu tekstu no Bībeles, vai tas jau ir uzreiz uzskaitāms par savietotu tulkojumu. Vismaz mēs varam saprast, kurš teikums atbilstu kuram tulkojumā. Taču, ja palūkosimies tālāk, mēs redzam to, ka pat parastā tulkošanā, parastos nesavietotos tulkojumos teikumi var būt dažādi. Tos ir iespējams sadalīt. Piemēram, manā dzimtajā valodā, vācu valodā, viens teikums var aizņemt vairākas rindiņas, taču angļu valodā teikums tiek strukturēts pavisam savādāk. Tātad rodas problēmas, sarežģījums, ar kuru nepieciešams strādāt, un ir nepieciešams sniegt tādus norādījumus mašīnu tulkotājam, lai spētu risināt šādas problēmas. Piemēram, viena bija tā pieminētā tekstu tulkošana, otra lieta ir vārnīcas, ontoloģijas, terminoloģijas un vārdu tā saucamie maisi, kā konkrētas lietas tiek izteiktas, nosauktas konkrētajā kontekstā.
Nu, lūk, un nākamais jautājums ir tagad, kad mēs zinām, kas mums apmēram ir nepieciešams un kas mums ir jānodrošina. Bet ņemot vērā, ka mēs dzīvojam informācijas laikmetā un iekārtas mācās, apstrādājot dažādus datus, rodās jautājums, kāda formāta dati mums ir nepieciešama un kāds ir vislabākais formāts, vispiemērotākais formāts. Nu, lielākā daļa datu apkopošanas formātu ir pieejami, bet TMXL ir nepieciešamie faili, tāpat arī TXT faili mums ir nepieciešami, OpenOffice dokumenti jāizmanto, nevis PDF dokumenti, lai varētu apstrādāt šos te datus. Mēs, piemēram, Vācijā secinājām, ka ministrijas, piemēram, ir izstrādājušas vairākus tūkstošus dažādu bukletu, kas ir brīvi pieejami lietošanai, un tie ir iztulkot vairākās valodās. Un, protams, ka brīvi pieejami tie ir internetā, bet, diemžēl, tikai PDF formātā. Tādēļ mēs uzsākām šo te analīzi. Mēs, protams, atrast tātad konkrēts vārds šajos dokumentos nav mums tik viegli, bet šāda veida informācijas avoti mums ir ļoti noderīgi. Un tagad varbūt nedaudz sīkāk pastāstīšu, tātad došu jums konkrētāku priekšstatu par to, kāda veida dati mums ir nepieciešami. Gribētu pievērst jūsu uzmanību tam, kā valodas resursi, jeb tātad šie te korpusi tiek veidoti no dažādiem izējas datiem. Un citiem vārdiem sakot, kā dažādu informāciju pārvērst materiālā, ko var izmantot mašīnu tulkošanas programmu. Ir nepieciešams atrast tātad šos te resursus, tad ir nepieciešams tos pārvērst piemērotā formātā, apstrādāt šos te datus, tātad attīrīt šos te datus, lai varētu tos pēc tam ievadīt mašīnu tulkošanas programmā. Un Andrejs noteikti runās tātad par šiem te rīkiem savā prezentācijā jau precīzāk. Tad ir nepieciešams marķēt dokumentus šos te datus, ir nepieciešams tātad apstiprināt šos te tulkotos segmentus, jeb teikums, tad ir nepieciešams attiecīgi veikt šo te apstiprināšanu, lai dators varētu tos ievadīt, un tad gala rezultātā šos te datus var arī tālāk izmantot nākamo tulkojumu veikšanā. Diezgan apjomīgs darbs, bet tas ir tas pamats, kas ir jāizveido, pamats, kurā veidošanā gribēju iesaistīt ar jums. Ar šo gribētu dot tālāk vārdu Andrejam, kas tad turpinās runāt par šiem jautājumiem. Minēju šos soļus, virkni soļu, kādi ir jāveic, lai šo jāmateriālu, izēju materiālu tekstu dažādos dokumentos pārveidotu valodas resursā, kas ir noderīgs mašīnu tulkošanai. Un varbūt īsi ieskicējušu dažus no šiem posmiem. Viens ir, ja jūs strādājat ar lielu informācijas apjomu, un es domāju, daudz no jums strādā ar ļoti plašu informāciju un daudziem dokumentiem, tad jūs, protams, saskaraties ar šo nepieciešamību apzināt, specificēt, kataloģizēt informāciju, aprakstīt šos datus, kas jums ir, un tam tiek izmantots dažādas metodas, bet pasaulē plaši pielietota ir tāda de facto standarta aprakstīšanas specifikācija, ko sauc par Dublinas bāzes metadatu kopu. Tas ir tie galvenie atribūti, metadati, kādi raksturo katru dokumentu valodas resursu. Šeit ir uzskaitīta tāda Dublinas metadatu kopas apakškopa. Praksē ne visus no šiem laukiem par katru informācijas vienību aizpilda, un daudz informācija tiek aizpildīta automātiski, bet kopumā tas ir ļoti noderīgi, lai uzkrātu, arhivētu un arī koplietotu informāciju. Tas ir viens no šiem procesiem. Otrs ir, kā tad šos uzkrātos dokumentus apstrādāt un vispār no kurienes tad iegūt datus. Ja? Un ir dažādi avoti, pavisam vienkārši piemēri būtu izmantot Word dokumentus, piemēram, lai
izgūtu tekstu, kas ir vienkāršs gadījums, sarežģītā gadījumi. Ja mums nav pieejama elektroniska versija, ir iespējams arī apstrādāt dokumentus, viņus skanējot, pārvēršot elektroniskā variantā, automātiski izlabojot kļūdas un apstrādājot šādu materiālu, kas ir diezgan dārgs un komplicēts process. Un otrā spektra galā ir arī ļoti bagāta informācijas krājuma pieejama tīmeklī. Un to es gribētu ilustrēt ar vienu piemēru no Latvijas tīmekļa lapas Turisma attīstības valsts aģentūras mājaslapas. Līdzīgs piemērs var atrast daudzās citās publiskā sektora interneta vietnēs. Tātad, ja mēs aplūkosim šo mājaslapu, tad mēs redzam, ka šeit ir pieejama informācija arī citās valodās, angļu, vācu, krievu valodā, kas uzreiz mūs mudina domāt, jā, šeit varētu būt noderīgi resursi. Bet, ja mēs apskatīsimies uz šo informāciju, nav tā, ka mēs varētu viens pret vienu izgūt informāciju un uzreiz pielietot, jo šeit jaunākā ziņa ir ar 14. gada augustu, un latviešu versijā, protams, šī informācija daudz aktuālāka ar pavisam svaigām šī gada oktobra ziņām. Līdz ar to vispirms ir jāsaprot, kuras tad ir tās lapuses vai vietas, kurās ir atbilstošs latviešu valodas un citu valodas teksts, un tādu arī šeit var atrast vairākās sadaļās. Piemēram, iestādes funkcijas apraksts ir pieejams latviešu valodā, ļoti līdzīgs teksts angļu valodā par šo pašu funkciju aprakstu un vācu valodā. Un šeit, izmantojot izguves rīkus, šo informāciju var, un arī krievu valodā, jā, šo informāciju var pārvērst resursā, kas uzreiz ir izmantojams automatizētā tulkošanā, izmantojot metodas, par kurām stāstīja Ingu. Tātad šeit jau ir izgūtie teksti, 3 valodās sastatīti teikumu līmenī. Katram teikumam var atrast atbilstošo tulkojumu angļu un vācu valodā. Taču lielākajā daļā interneta resursu šī situācija nav tik vienkārša. Tulkojumi nav viens pret vienu, teikumi nav burtiski tulkoti, tātad viens teikums var tikt tulkots par vairākiem, un līdz ar to, lai šo informāciju varētu izgūt vieglāk, manuāli tas ir diezgan apjomīgs process, ir pieejami dažādi rīki. Un arī LRC konsorcija ietvaros viens no konsorcija partneriem ir uzkrājis labu pieredzi šādu metožu izstrādē, un viens no viņu rīkiem arī automatizē šādu interneta vietņu apstaigāšanu, paralēlo tekstu meklēšanu dažādās sadaļās un viņu sastatīšanu. Un šeit ir tie daudzie posmi, es jums nestāstīšu par šiem posmiem, bet ātri uzmetot acis, varat, teiksim, gūt priekšstatu, ka tas process nav tik vienkāršs, taču viņš tā kā maksimāli spēj izvilkt no interneta dzīlēm noderīgu informāciju. Un ne tikai no tām vietnēm, kuras jūs norādat, bet arī spēj apstaigāt saites, kas ir norādītas šajos portālos, izvilkt sarakstus ar citām saistītajām lapām, apstaigāt arī tās un arī beigās izgūt šādu sastatītu jau teikumu līmenī paralēlu korpusu, kas atkal var labi noderēt automatizētai tulkošanai. Tas ir viens no piemēriem, kur var lūkoties pēc datiem, bet, kā jau tika minēts, tīmekļa dati ir tikai šī satura aizberga smaile. Ļoti daudz vērtīgu datu glabājas iekštīklos, iestāžu iekšējās sistēmās, un pēc tādu novērtējumu kopumā publiskajā tīmeklī pasaulē ir pieejama tikai 4% no informācijas, un 96%, daudz vairāk ir tā saucamajā dziļajā tīmeklī, aizsargātā parolēm, kas nav publiski pieejama, tās ir
dažādas datubāzes, resursi, dokumenti, juridiskie dokumenti, arī zinātniskā informācija, arī informācija, ko varbūt nevajadzētu nekādā veidā apstrādāt, kā specifiska medicīniskā informācija, bet ļoti daudz no šīs aizberga apakšējās daļas var noderēt kā valodas resurss valodas tehnoloģiju attīstībā. Un noteikti šādi resursi ir arī jūsu iestādēs organizācijās. Aicinu jūs padomāt un izvērtēt, kuri no tiem varētu būt izmantojami šī automatizētās tulkošanas attīstībā. Un īpaši gribētu pievērst uzmanību arī tulkošanas procesam. Ja. Daudzas iestādes pasūta tulkojumu pakalpojumus, ārpakalpojumu sniedzējiem, un gandrīz viss mūsdienu profesionālie tulkošanas uzņēmumi izmanto tā saucamās tulkošanas atmiņu sistēmas. Visa informācija, kas tiek tulkota, tiek saglabāta datora tulkošanas atmiņā, un ja šāds pats teikums parādās vēlreiz vai ļoti līdzīgs teikums, viņš jau automātiski šajā tulkošanas sistēmā tiek iztulkots. Un tā strādā faktiski visi profesionāli uzņēmumi, un viņiem ir uzkrātas bagātīgas tulkošanas datubāzes ar šīm tulkošanas atmiņām, kas ir ļoti vērtīgs resurss. Pirmkārt tāpēc, ja jūs pasūtat līdzīgu tulkojumu otrais, piemēram, jaunu versiju šim dokumentam vai dokumentu pa līdzīgu tēmu, iespējams, ka daudz, kas no tā jau lielā mērā ir iztulkots iepriekš. Un jums vairs nav jāmaksā par to tulkojumu, kas ir iepriekš jau veikts un glabāts šajā tulkošanas atmiņā. Un otrkārt, tāpēc, ka šis resurss ir ideāls resurss automatizētās tulkošanas attīstībā. Līdz ar to viens tāds ļoti praktisks ieteikums, kas jums var dot tūlītēji finansiāli ieguvumi, ir pasūtot tulkošanas pakalpojumus ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, līgumā ietveriet prasību, lai jums atgriež ne tikai iztulkoto dokumentu, bet arī šo tulkošanas atmiņu. Tas ir jūsu īpašums, jūs esat samaksājuši par šo tulkojumu, un starptautiskajā praksē tā ir tāda jau standarta prasība. Tā ka tie, kas to vēl nedara, aicinu jūs pārskatīt šos jūsu tipveida līgumus un iekļaut tajos šādu punktu. Un, protams, ja jūs palūkosieties, un jūs noteikti zinat, jūsu informācijas krātuvēs ir milzums daudz visdažādāko dokumentu un informācijas krājumu, un katrā iestādē ir sava specifika. Informācija top no dažādiem avotiem, glabājās dažādās sistēmās, un mūsu konsorcija ietvaros arī ir paredzēta iespēja sniegt tādus konsultācijas servisus, konkrētus ieteikumus, kur palīdzēt jūsu iestādē saprast jūsu situāciju un ieteikt jums labāko risinājumu, kā šos resursus izmantot un kā no šiem dokumentiem iegūt datus automatizētai tulkošanai. Un, kā jau Ingūna teica, jo vairāk datu, jo labāks būs sistēmas, un kopumā sistēmu attīstībai vajag miljoniem teikumu. Taču labā ziņa ir tā, ka šeit ir līdzīgi kā cilvēkam tulkam. Ja jūs arī piesaistīsiet profesionālu tulku, teiksim, pasākumu tulkošanai, viņš noteikti ļoti labi zina avota valodu un mērķa valodu, bet iespējams, ka viņš nezina šīs jomas specifiku, par ko ir pasākums. Un līdzīgi kā uz šo pasākumu mēs tulkiem iedavām prezentācijas, lai viņi var iepazīties ar terminoloģiju, ar īpašo leksikonu, kāds ir tādā jomā, par kuru mēs šodien runājam. Un to nemaz nav tik daudz datu, bet viņi ir ļoti noderīgi cilvēkam tulkam, lai viņš saprastu, kā ir pareizi jātulko šīs jomas teksti. Tāpat arī ar automatizēto tulkošanu. Kāpēc Google nav īpaši labs? Jo viņš ir uztaisīts visiem vispārējam lietojumam, līdz ar to specifiskam lietojumam. Bieži vien šis tulkojums nav īsti piemērots, jo Google sistēma šo specifisko jomu nezina. Hugo LV, piemēram, ir īpaši piemērots publiskās pārvaldes datiem. Līdz ar to šai jomā viņš spēj tulkot labāk. Ja jūs sagatavosiet savus datus, tad šo sistēmu varēs iemācīt labāk tulkot tieši jūsu vajadzībām, jūsu dokumentu tipam, jūsu jomai. Un līdz ar to kopsavilkumā gribu teikt,
aicināt jūs apzināties, ka šie dokumenti un teksti un dati, kas ir jūsu iestādē, ir ne tikai vērtīgi paši par sevi, bet var kalpot arī kā ļoti nozīmīgs izēja materiāls valodas resursu, valodas tehnoloģiju attīstībai. Aicinu apzināt un pārvaldīt šos datus, un jā, jo vairāk un labāk būs šādi dati, jo šī automatizētā tulkošana būs jums noderīgāka un atvieglos jūsu institūcijas darbu un palīdzēs kopumā pārvarēt valodas barjeras un nostiprināt latviešu valodu. Paldies!